Šodien es gribu jūs iepazīstināt ar vienu mazu triku, kas ir ļoti populārs uz manas salas, kur es dzīvoju, Kopangan, Taizemē. Kā parasti cilvēki sāk tikšanās, ja tās ir kādas tikšanās pa, sacīsim, gara līnija, tad bieži vien tikšanās sākumā ir tāds uzaicinājums veikt šādu ļoti vienkāršu elpas vingrinājumu, kurā mēs vienkārši 2 reizes caur degunu jāpojam un ar skaņu izelpojam. Un vēl 2 reizes. Šo mūsu tikšanos mērķis ir pilnīgs dabiskums. Tāpēc to pat gandrīz vai muļķīgi būtu saukt par mērķi, vai ne? Jo dabiskumam nevajadzētu būt mērķim, līdz kuram ir distance, kur kaut kas ir jāpaveic, lai nokļūtu. Drīzāk ir jāatstāj doma par kaut kur nokļūšanu. Jāatmet vēlme nokļūt kaut kur citur. Būt kaut kādā citādākā veidā. Vienā no mūsu tikšanām es jau minēju to, ka kaut kad pirms gadiem man vienkārši atnāca šī apbrīnojama vienkāršā atskārsme, kura bija tik ļoti jaudīga, kad es sapratu, ka man nekas nav jādara, lai es uzturētu savu eksistenci. Ka es esmu, neskatoties ne uz ko. Bez cenšanās. Un ka šī esība, mana esība, ir bez izvēles. Tas ir apbrīnojami izplatīti, ka cilvēkiem ir iespējams neapzināta dažkārt sajūta, ka esība un eksistence ir kaut kas, kas ir jāuztver. Un cilvēki tur burtiski
tā ir tāda kā sajūta par turēšanu. Bieži vien tas izpaužās arī tajā veidā, ka ķermenis tiek turēts tādā vai citādā saspringtā pozā. Dibena muskuļi tiek sasprindzināti. Elpa tiek iegrožota. Mans uzaicinājums ir pilnīgi neko neturēt. Sahāģa samādī. Šādi tiek nosaukts apskaidrots stāvoklis indiešu tradīcijā. Un tas bieži vien tiek tulkots vienkārši kā dabiskais stāvoklis. Tāds stāvoklis, kam nekas nav pievienots. Tu vienkārši esi. Un viss. Un viss, kas parādās tavā apziņas laukā, agrāk vai vēlāk izciest no tava apziņas lauka. Ja tu neturies pie nevienas domas vai sajūtas, tad tas vienkārši aiziet un neatstāja nekādu nospiedumu. Un pamani šī mirkļa vienkāršību. Ir skaņas, un tās ir tikai skaņas. Nepastāvīgas. Ir sajūtas un izjūtas ķermenī. Un tās ir tikai sajūtas un izjūtas ķermenī. Nekas vairāk.
tās plūst un mainās. Nepastāvīgi. Un tad kognitīvās funkcijas, viss šī atcerēšanās, iztēlošanās, projicēšana un dažādu domu virpināšana prātā. Ja tu neiesaisties tajā, tā paliek daudz vieglāk. Bet savā būtībā tas ir vienkārši tikai domas. Lai ko tu domātu, lai kas arī notiktu tavā prātā, pirmām kārtām tās ir tikai domas. Un ja mēs neturamies pie tām, tas paliek ļoti viegls. Es zaudēju substanci, šo sajūtu, ka aiz domām slēpjās kaut kas reāls. Un tajā ir vienkārši totāls nepastāvīgums. Bet šajā nepastāvības mikslī tomēr ir kaut kas, kas nav pakļauts plūdumam un pārmaiņām un nebeidzamam mainīgumam. Un tā ir šī vienkāršā esība. Tā, kura ir ar mums, kura ir mēs, kura ir neatkarīgi, vai mēs gribam to uzturēt vai negribam. Jo zini, tā ir ar mums un būs ar mums, līdz beigsies laiks.
sajūti to. Sajūti, ka tu esi bez izvēles. Sajūti, ka tava esība ir pamats visam. Un šī esība nav tava personiskā veidā. Šī sajūta, ka vispār esi tāds individuāls tu, tāds cilvēks, tu var būt tikai tāpēc, ka esība ir šeit. Tikai tāpēc, ka ir debesis, mākoņi var rasties. Bet mākoņi, kā mēs labi zinām, rodās un pārveidojās un izzūd. Bet debesis vienkārši ir. Un tā ir nedaudz tāda kā izvēle, ko tu sauc par sevi, kas primāri esi tu. Jo, ja tu uzskati sevi par mākoņu, tad zini, draugs, tev pienāks gals. Un šo zināšanu pavada zināms nemieris. Tas ir it kā tava māja būtu būvēta uz smiltīm. Jo uzskatīt sevi par personu ir kā būvēt māju uz smiltīm, jo šis viss ir pakļauts pārmaiņām un zūdībai. Un agrāk vai vēlāk tas beigsies. Un kaut kas mūsos zina to. Un tāpēc no tā nāk šī turēšanās. Sajūta, ka dzīve ir jāuztur. Bet, ja mēs sajūtam sevi kā šo tīro esību, ja mēs zinām savā sirdī, ne tikai prātā, ka es esmu debesis. Tā ir māja, kas būvēta uz klints, tā sacīta. Tas ir neizgrūstāms pamats. Un dzīves mainība un nepastāvība mūs ietekmē daudz mazāk. Šīs meditācijas
Un vispār viss, ko patiesie meistari jebkad mums māca, pat to nevar nosaukt par mācīšanu, jo šeit nav ko mācīt. Atklāja, norāda uz to. Tu esi debesis. Tu esi šī tīrā esība, nedalāms no tās. Šīs meditācijas ir tikai par to. Katru reizi, katru mirkli tikai par to. Bet, draugi mīļie, šis pieejams nekad nav bijis populārs. Un droši vien nebūs arī. Tāpēc, ka cilvēks līdz pēdējiem tomēr mēģinās uzbūvēt māju uz smiltīm. Proti, vispirms darīs visu iespējamo, lai panāktu drošību un stabilitāti un patstāvības sajūtu un piepildījumu sajūtu un laimes sajūtu pārējošajā. Tajā, kas vienkārši izslīd caur pirkstiem. Un tas ir briedums, kad cilvēks reāli ar savu īstu tiešu pieredzi saprot, ka tas vienkārši nav iespējams, ka šī spēle tā ir iekārtota, lai tas nebūtu iespējams. Kā Buda sacīja, valdnieks var valdīt pār milzīgu karaļu valsti, impēriju. Bet vai viņš var valdīt pār savu prātu? Tad dienas beigās ir viņš valdnieks vai nav? Jo, ja viņš nevalda pār savu prātu, kurš tad valda pār visu karaļu valsti? Atceraties, vienkārši būt. Kaut kas ir tik vienkārši, ka tas ir pat viņpus vienkārši. Tāda ir tīra esība. Un kas ir ļoti svarīgi, ir ņemt vērā to, ka tīra esība neiebilst ne pret ko. Būt atskārtušam sevi kā tīru esību nenozīmē būt bez
domām un jūtām. Jebkas tevī var tikt piedzīvots. Tava dzīve var izpausties tik daudz un dažādos veidos. Un taisnība sakot, tad, kad tu apzinies sevi kā tīru esību, tik bieži kaut kādas tādas kā bažas nokrīt arī no tavas šīs laicīgās eksistences. Jo tev vairs neierobežo visas šīs lietas, kas saķepina personu, kas ir vainas sajūta un sajūta, ka kaut kas ir jādara noteiktā veidā, un ka ir kādas noteiktas ekspektācijas vai ilgas, kas jāpiepilda, vai ka ar tevi kaut kas nav kārtībā. Tas ļoti biežas lietas, ko cilvēki piedzīvo, kas sasien cilvēku dzīves tādā kā mezglā. Šī zināšana, es esmu tīra esība, tā atšķetina visas mezglas. Dažkārt neuzreiz, dažkārt pamazām. Tā ļauj mums būt dabiskā, nepiespiestā veidā. Piedzīvot jūtas bez šīm sekundārajām jūtām, kā bez kauna sajūtas, bez nolieguma. Mūsu vienkāršais uzdevums ir atkal un atkal atgriezties šeit. Atgriezties tur, kur mēs jau esam. Kā mans skolotājs teica, angliski. Do it over and over and over until it's over. Šīs meditācijas nobeigumā jums izstāstīšu Ramana Mahārši metaforu, brīnišķīgo metaforu par atgriešanos šajā tīrajā esībā. Viņš sacīja, prāts ir kā būlis, kas vienkārši ir visu laiku tādā pišku tā kā nemierā. Un tas vienkārši grib iet ārā no savu aploka. Un katru reizi, kā tas iziet ārā, tas iekuļās nepatikšanā. Kāds vienkārši ar nūjas viņu noslāna, vai kaut ko sagāž, kaut ko pieredz.
Un Ramana sacīja, Bulls jau tā cieš. Tev nevajag pievienot viņam ciešanas. Tā vietā tu paņem svaigas zālītes, kušķi un atved Bulli atpakaļ viņa vaidarā. Un tur viņš vienkārši atnāk atpakaļ. Un tur ir tik labi. Tur ir zālīte, tur neviens viņu nesit. Neviens viņu neskrāpē un neviens viņu nelamā. Bet pēc laika viņš atkal ir pie tā. Tā ir vienkārši viņa daba. Bulls ir nemierīgs. Un tu ved viņu atkal atpakaļ. Un atkal viņš atnāk atpakaļ. Viņš ir mājā. Viņš ir drošībā. Viņš var uzēst foršu, svaigu zālīti. Par viņu gādā. Nekas viņam nekaiš. Bet tad viņš atkal grib. Tad viņu atkal ved atpakaļ. Kamēr šis bullis, viņš ir ļoti muļķīgs bullis. Pēc laika tomēr par spīti savai muļķībai. Viņš tomēr saprot. Vai tiešām ir vērts iet laukā? Viņš paliek iekšā. Un vienkārši bauda savu vesību. Un tavs uzdevums ir atgādināt viņu, cik labi ir būt iekšā. Ja tu sajūti to, tad atceries to, lai to atgādinātu savam prātam.